Labdien! Mēs turpinām sarunas par Rīgas tematiku, un šobrīd parunāsim par pašvaldību uzņēmumiem. Tā kā pašvaldību uzņēmumus veido padomes, šīs padomes tiek ieceltas konkursu kārtībā. Konkursu kritēriji ir tādi, kuriem atbilst tikai daži no cilvēkiem, un problēma ir tāda, ka vieni un tie paši cilvēki rotē. Šie te padomes locekļi no viena pašvaldības uzņēmuma uz citu. Un padome ieceļ valdi. Līdz ar to tautas gribai nav nekādas nozīmes šo te kapitāla sabiedrību vadīšanā. Jānis varētu pastāstīt kaut ko vairāk? Tātad, kāda mums īstenībā ir problēma? Mums ir problēma tā, ka vēlēšanas notiek, cilvēki nobalso, partijas mainās, bet amatpersonas, kas vada uzņēmumus, paliek, nomainās, aiziet no viena uzņēmuma uz otru uzņēmumu, pabija Rīgas namos, aizgāja uz Air Baltica, aizgāja no Air Baltica uz kaut kādu kuģniecību atkal. Kāpēc tas tā ir? Problēma ir tieši, kā jau Dats minēja, šajos konkursos. Ļoti daudz partijas Latvijā lepojās ar to, ka viņas esot depolitizējuši pārvaldi. Ko nozīmē pārvaldes depolitizācija? Tas nozīmē, ka cilvēki, kas balso, vairs nevar ietekmēt tādu svarīgu nozari kā uzņēmums. Uzņēmums, kur darbība nosaka cenas Rīgā. Uzņēmums, kur nosaka pašpārvaldes efektivitāti un arī valsts efektivitāti. Un tāpēc tieši politiskā pārvalde arī būtu jāatjauno. Šobrīd padomu vietā, tātad padomēs vajadzētu būt tieši politiķiem, Rīgas domas deputātiem, kur varētu arī nesaņemt par to nekādu papildus atlīdzību. Viņi varētu arī iecelt valdi, kas atbilst viņu uzskatiem. Valde, protams, ir profesionāls orgāns, bet šo valdi tad viņi arī atcelt tad, ja cilvēki būtu neapmierināti. Viņu vēlētāji būtu neapmierināti ar šiem rezultātiem. Kāds, piemēram, bija tikko valsts mērogā ar Air Baltica, kur padome faktiski visu laiku turēja esošo valdi, neskatoties uz visiem zaudējumiem. Tātad, kāds ir mūsu priekšlikums? Mēs piedāvājām politizēt uzņēmumu pārvaldi, padomes. Tātad, lai vēlētāji un ievēlētie deputāti var ietekmēt šādu Rīgai svarīgu nozari kā pašvaldības uzņēmumus.